Trešdienas rītā uz pirmo domas sēdi pēc aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām pulcējās Burtnieku novada jaunievēlētais domas deputātu sasaukums. Dienas kārtībā kā pirmais jautājums bija pašvaldības priekšsēdētāja vēlēšanas turpmākajiem 4 gadiem. Burtnieku novadā ar 10 balsīm par un 5 pret par priekšsēdētāju klātesošie deputāti ievēlēja Edvīnu Straumi, kurš pārstāv partiju Vienotība. Kā dzina Straume, tad būtiskākais uzdevums, ieņemot uzticēto amatu, būs apvienot domas deputātus kopīgu mērķu īstenošanai novada iedzīvotāju labā. Ja līdz šim tā praksa bija tāda, kad vairāk to varu, to atbildību tā kā uzņēmās pats priekšsēdētājs, es gan gribētu tomēr nodalīt šo atbildību. Protams, atbildība vienmēr būs priekšsēdētājiem, bet vairāk uzticēties saviem kolēģiem, deputātiem un pilnvarot viņiem attiecīgas jomas, kurās viņi ir profesionāli, katrs savā, pārvaldīt, uzraudzīt un nākt ar idejām, kā šo, uzraudzības vai pašvaldības funkcijas, jautājumu uzlabot. Straume uzskata, ka ir jāturpina strādāt šogad pieņemtā budžeta ietveros, tāpat laikā domājot arī par veicamajiem darbiem un iespējām nākamajā gadā. Kā vienu no primārajiem darbiem Burtnieku novada domas priekšsēdētājs izvirza pabeigt Valmieras pagasta bērnu dārza būvniecību. Jau šo piekdienu mēs sēdīsimies visi pie galda un domāsim, kā reāli izdarīt to, ko esam jau iepriekš lēmuši. Respektīvi, lai 1. septembrī nākošajā gadā mēs šo bērnu dārzu atklātu. Tāpat laikā, sekojot partiju programmās iekļautajām prioritātēm, domas deputātiem ir jāturpina risināt jautājumi, kas saistīti ar izglītību, sociālo sfēru un novada attīstību. Šogad mēs gribam godam pabeigt 1. septembrī atvērt Matīšu bērnu dārzu. Tur vēl darbiņi nav pabeigti, ir darāmas lietiņas. Mums ir pie Burtnieku bērnu dārza vēl nepabeigts astītas darbiņi. Mums ir jautājums arī par komunālo mūsu saimniecību, kur īstenībā iedzīvotāji nav mierā ar to, kā šis pakalpojums tiek sniegts. Tas ir tās lietiņas, kas ir darāmas jau šogad. Pirmās domas sēdē klātesošie deputāti ievēlēja arī priekšsēdētāju vietniekus. Šos pienākumus turpmāk pildīs Inese Gaumane un Aleksandra Ločmele. Tāpat deputāti apstiprināja arī patstāvīgo komiteju sastāvus.